Labi. Labdien tiem, kas izturējuši līdz beigām, tie, kas izturējuši līdz pēdējai nodarbībai. Un tātad es esmu Ineta Lielkalne, pārstāvu Krišāņa Valdemāra Rainiša pamatskolu un ētvīnīgu vēstniece esmu. Un kopā ar Lailu Bībornā. Tā, un es tātad arī esmu fizikas skolotāja, strādāju Preļu pirmajā pamatskolā un Riebiņu vidusskolā, mācu fiziku, un reizē esmu arī ētvīnīga vēstniece. Un man prieks, ka es redzu dažus kolēģus arī sejā, tas ir uzreiz tāda kā klātbūtnes sajūta, ka tomēr es runāju kolēģiem, nevis tikai datoram. Paldies par to! Jā, un tā tad man ļoti iedvesmoja un patika iepriekšējā darbnīca, kurā es biju pie Rigondas, un man likās, ka mums ir Laila tāds secīgs turpinājums par to, ko skolotāji var paņemt sev ikdienas darbām no tā, ko mēs rādīsim. Jo mūsu tēma, tātad ētvīnīga un projekti fizikā, patiesību sakot, ir veids, kā fiziku padarīt skolēniem interesantāku, veids, kā veidot motivāciju, motivēt viņus mācīties fiziku, un arī šī te pašvadītā mācīšanās, kas mums varbūt tās visiem uzreiz nav tik pazīstama un tik vienkārša. Arī tas ir veids, kā mēs varam ar ētvīnīgu projektu palīdzību to apgūt, un, protams, arī attālinātās mācīšanās laikā, bet par to visu pēc kārtas. Tātad pirmais, ko es no jums vēlētos, un ko mēs vēlētos, un man ļoti arī patika, ka mēs izmantojām šodien šīs tehnoloģijas. Tātad pirmais tātad būs vai nu noskanēt QR kodu, vai arī Laila čatā ir ierakstījusi saiti, un arī tātad saite mums ir padlet.com. Ierakstīs Laila, ja? Jā. Mēģiniet aiziet uz saiti, ko Laila ieraksta, vai arī tad noskanēt QR kodu, un atzīmēt kartē, kur jūs atrodaties. Es mēģināšu to darīt līdz ar jums, bet man, cik es esmu nošērojis ekrānu, man nākās viņi nošērot tur, kur mēs esam. Tātad mums tīri praktiska darbošanās no tā, no kurienes mēs katrs esam Latvijā ieradušies. Un paskatīsimies arī, kā tas mums izskatās kopskatā no darbnīcas klātesošajiem, ko mēs esam sartaisījuši un kur mēs esam kartē atlikuši. Tātad, kā mēs varam pievienot savu atrašanās vietu, tātad ir sarkans krustiņš. Stūrīties, tūlītās samazināšu. Tūlītās skate. Krustiņš man ir pārvērties par visu ko citu, man vajag angļu valodu. Krustiņš un tātad attiecīgi zīmolītis, tad, kad es uz viņu uzbraucu, un man ir iespēja ievietot šo te zīmolīti, vai nu jau šo te punktu, vai es varu rakstīt, ka man tātad ir vieta, kur es dzīvoju, man laikam šajā brīdī, kad es esmu online, nebūs iespēja, šērojot ekrānu, jums ierakstīt, ja? Es aizīšu ciet. Bet mēs kopā paskatāmies, kā veidojās šī te karte, no kurienes mēs katrs esam. Tie, kas esam pašreiz uz vietas. Un šādā te veidā, tātad kā mēs viņu varam izmantot fizikas stundās un kā mēs varam, kāds mums ir Antarktīdā, super! Tātad, protams, kā skolēni mēs paspēlējamies ar lietām un paskatāmies, ko mēs varam no šejienes izdarīt. Viens no variantiem ir atliekot šādi te attālumus, mēģināt pēc tam skolēniem noteikt attālums starp vietām. Vēl mums kaut kur ir Antarktīdā viens punkts. Tātad, veidojot projektus savukārt ir iespēja šādā te veidā paskatīties, no kādām valstīm ir projekta partneri, es pavisam aizpeldēju kaut kur. No kādām valstīm ir projekta partneri, bet šai gadījumā es gribēju to Latviju lielāku, kur man visu laiku peld prom. Sākumā viņa man bija, beigās es viņu aizpeldināju kaut kur tā. Tātad tas bija ieskatām par to, kā mēs varam uzsākot jebkādu projektu, vai nu tas ir Erasmus projekts, vai tātad arī ētvīnīga projekts, paskatīties pavisam vienkāršu rīku Padletsī un izmantot arī tātad kartes atlikšanai. Protams, ka ir iespēja arī Google kartes atlikt.
Otra lieta, tagad turpināsim par prezentāciju. Par vietu mēs apskatījāmies, turpinām ar prezentāciju, un tā mēs tikām par to, kas ir e-twinning. Nē, jā. Tātad. Kas tad ir e-twinning? E-twinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālāk izglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. e-twinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu e-twinning.net, kurā 500 000 skolotāju no 44 valstīm apmainās pieredzē un tiešsaistē īsteno skolu sadarbības projektus. Un ja kāds jautā sev, kāpēc tad man tur vajadzētu piedalīties? Jo šeit tu satiec kolēģus ar līdzīgām interesēm, veido projektus, dalies ar idejām, un galu galā nojauc ierobežojošās sienas klasē un paplašini apvāršņus. Ko var darīt e-twinning platformā? Tātad var iesaistīties virtuālos projektos. Kas ir šie e-twinning projekti? Tātad pirmkārt tie ir bez laika ierobežojuma. Tas ir tādā ziņā, ka, teiksim, ja mums ir Nordplus projekts vai kāds cits, tad mums ir noteikts laiks, tur 2 gadi vai gads vai vēl kaut kā. Šeit skolotāji ar bērniem kopā izdomā, cik tas projekts būs garš. Varbūt nedēļu garš, varbūt mēnesi, varbūt pusgadu, varbūt gadu. Nu, tādā nozīmē. e-twinning projekti parasti tiek īstenoti dažādos mācību priekšmetos. Tas parasti nav tikai viens fizikas projekts, bet, tā kā es saku, ka fizika tas ir visa dzīve, viss, kas mums notiek apkārt, tas ir saistībā ar fiziku, tad arī piesaistīt kādu citu mācību priekšmetu, man liekas, nav nekādas grūtības, tas vienkārši organiski notiek, un tu saproti, ka kāds priekšmets, vai tas ir sports citreiz, vai varbūt ķīmija, tas vienkārši dabīgi nāk klāt. Tātad e-twinning projekti ir starptautiski un nacionāli. Tātad, ja tie ir nacionāli projekti, tas nozīmē, ka mēs sadarbojamies 2 vai vairākas skolas Latvijā. Ja tie ir savukārt starptautiski projekti, tad sadarbība jau notiek starp vismaz 2 valstīm. Jā, tad starptautiskā līmenī. Tātad, un e-twinning projektu metode ir metode, tātad ar kuras palīdzību skolēns apgūst fizikas saturu tieši mācību stundu laikā. Nevis kā varbūt kādreiz citam ir radies priekšstats, ka tas ir domāts pēc stundām, skolotāji vēl papildus dara. Nē, pamatā tas ir domāts, ka mācību stundu laikā, mācoties fiziku, mēs apgūstam un īstenojam gan fiziku, gan īstenojam e-twinning projektu. Tātad projektus var īstenot dažādās valodās. Tātad, pirmkārt, ja tas ir nacionālais projekts, tad mēs visu varam darīt latviešu valodā. Protams, ja mēs sadarbojamies starptautiskā līmenī, tad ir iespēja izmantot citas valodas. Tā ir vācu valoda, angļu valoda un, protams, arī krievu valoda. e-twinning projektos neapšaubāmi ir nepieciešams izmantot IKT rīkus, jo savādāk virtuālu projektu mēs laikam nevarēsim īstenot, ja mēs neko tādu nepieliksim klāt. Bet šie IKT rīki, arī daudzi rīki jau ir skolēniem zināmi, bet parasti mēs katrā projektā arī izdomājam kādu jaunu rīku, kuru mums ir vajadzība, tā teikt, lai labāk parādītu projektu, īstenot un apgūt. Un tādā veidā mēs apgūstam arī dažādus jaunus rīkus. Jā. Un tātad projekti nav nevis reāli, teiksim, tā kā aizbraucam uz vienu valsti vai uz otru ciemos, bet tie ir virtuāli mācību projekti. Jā, un tātad projektus mēs veidojam, tā kā jūs jau zināt, ka projektu metodas pamatā ir tomēr arī plānošana. Un lielā mērā e-twinning projektos tātad tiek vērtēts taisni skolēnu darbs, un viens no kritērijiem, pēc kā vērtē e-twinning projektus, ir tieši skolēnu iesaist un pedagoģiskie jauninājumi. Un arī tas, ko mēs ar Lailu šodien jums stāstam un stāstīsim, ir nevis fizika, kā tīri fizikas zināšanas, bet metodas, ar kādām mēs šīs fizikas zināšanas varam skolēniem iedot un padarīt
saistošu to fizikas procesu arī attālinātās mācīšanās laikā, jo, kā jau Laila teica, virtuālie projekti ir šie e-twinning projekti, un mēs nevaram tātad īstenot varbūt lietas, ko mēs īstenojam klasē. Bet tātad pirmais kriterijs tātad ir skolēnu iesaist un pedagoģiskie jauninājumi, otrais ir sasaist ar mācību saturu. Un tas ir gan ar fizikas mācību saturu, ko mēs arī īstenojam, gan arī ar citu mācību priekšmetu saturu. Un šeit ir tā sadarbības starp mācību priekšmetu skolotājiem, kas ir lieliski īstenojama tieši ar e-twinning projektu palīdzību. Jo mēs varam šo te vienu tēmu iznest cauri vairākiem mācību priekšmetiem. Tā kā mums ar Lailu kopīgi jau ir 4 gadu sadarbība fizikas projektos pamatā, mēs arī īstenojam sadarbību ar saviem kolēģiem, un tātad šos fizikas projektus arī sasaistam gan ar bioloģiju, gan ar mūziku, kas liekas vispār neiespējami, jā, gan ar vizuālo mākslu, jo šādā veidā mēs īstenojam arī to kompetenci pieeju. Tā tad ir sadarbības ar partnerskolu skolēniem kā trešais kritērijs, jo viens ir tas, ka mēs skolēniem ir šis grupu darbs, ko jau mēs šodien dzirdējām daudzās no darbnīcām, bet pavisam savādāk ir, kad skolēniem šī sadarbība veidojās ar citas skolas skolēniem. Lielais pluss ir tas, ka skolēni redz, ka arī tajā citā skolā mācās tāpat kā viņi, un viņiem ir interesi par to, kā mācās citā skolā. Un vēl viens, kas ir gan plus, gan mīnus, tas ir sacensību gars, jo ļoti daudz mēs izmantojam arī sacensību elementus tieši uzdevumu risināšanā, ko mēs arī jums šodien parādīsim. Un tad arī Lailas minētais IKT lietojums kā viens no kritērijiem, jo, protams, kā arī attālinātās mācīšanās laikā liels plus bija tas, ka skolēni bija darbojušies e-twinning projektos, viņiem bija pazīstamas gan šīs tiešsaistes platformas, gan dažādas balsošanas sienas, gan balsošanas rīki, gan arī tātad baltās tāfeles interaktīvās, kas ir tiešsaistes tāfeles, ja, kad bez reģistrācijas tikai ar saiti skolēns var īstenot šo te savu darbību. Nu, un, protams, projekta rezultāts un kāda ir ietekme kopumā, jā, tātad par to arī tātad, tas ir kā kritērijs e-twinning projektiem. Katru rudeni notiek arī labāko projektu konkursu nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Tātad Latvijas e-twinning gada konferencē katru gadu oktobrī tiek apbalvot labākie projekti. Un šeit var pieteikties visi tie projekti, kuri ir ieguvuši kvalitātes certifikātu. Un mēs ar Lailu 2 gadus pēc kārtas esam ieguvuši nacionālā mērogā šo e-twinning nacionālo balvu ar saviem fizikas projektiem, tieši tāpēc arī mēs šeit esam, lai jums pateiktu, ka šis ir veids, kā mācīt fiziku bērniem interesanti un arī kā jaunajos apstākļos to darīt. Nu, un, protams, ka beidzoties šīm te Latvijas gada balvai ir iespēja arī pretendēt uz e-twinning Eiropas balvu un piedalīties tātad arī Eiropas konferencē, un skolēniem ir arī izglītojošas balvas visiem skolēniem, kuri ir piedalījušies. Nezinu, cik daudz no jums katrs zina par e-twinning, bet no tā maza ieskata, ko mēs esam devuši ar Lailu, piedāvājam jums atkal vienu aktivitāti, kas ir veids, kā mēs skolēnus varam iesaistīt darbā, jebkurā stundā. Tas ir balsošana mentī, kas varbūt tās kādam ir zināma, kādam nav zināma. Un es jums lūkšu tātad ieiet saitē vai nu menti.com vai arī noskanēt QR kodu. Un ievadīt kodu, kas jums redzams uz ekrāna. Ja jūs ejat saitē, ja jūs ejat ar QR kodu, jums automātiski aizies. Un atbildēt uz jautājumu, kādam jūsuprāt ir jābūt e-twinning projektam. Tā, čatā jūs varat rakstīt, ja kaut kas nesanāk, tad mēs mēģinām risināt šo jautājumu. Tā, un es atkal mēģināšu parādīt, kā tas izskatās no manas puses, kad jūs esat sabalsojuši. Es ļoti ceru, ka ir pirmais balsojums. Tā. Tā.
Vai jūs tagad redzat ekrānu? Jā. Ļoti labi, Laila redz. Tātad šis ir atkal veids, kā skolēniem mēģināt viņu domas prasīt un mēģināt arī tātad skolēns iesaistīt mācību procesā. Šī te balsošana. Protams, ka šajā te mentī skolēns ieiet gan no savu telefonu, viņam nevajag datoru, ja viņš to izdarīt mācību klasē, un arī viņš var šādā te veidā sadarboties ar citu skolas skolēniem. Un apakšā mēs redzam, ka mums pašreiz ir nobalsojuši 8 cilvēki, un mēs redzam tātad rezultātus, kādam jūsuprāt ir jābūt e-twinning projektam. Tātad centrā mums ir interesantam, jo vairākas reizes tiek minēts šis vārds, jo viņš ir lielākiem burtiem. Šī ir lieliska veida, kā uzzināt vispār klasē vēlēšanās skolēnu, ko viņi vēlētos, kaut kā klases audzinātāji, ne tikai fizikas stundās, vai arī tātad tīri viņu viedokli par kaut kādu tēmu, kas mums varbūt jānovērtē uz atzīmi, bet to, ko mēs mēģinām no viņiem saprast. Tātad atgriežoties atpakaļ uz prezentāciju. Tātad paskatījāmies šo lietu un tātad aizgāju pa tālu. Tātad, nezinot neko, ko mēs ar Lailu stāstīsim, nākamais jautājums jums ir uzrakstīt. Tūlītās uzlikšu jums nākamo jautājumu. Nākamais jautājums tātad ir uzrakstīt savu projektu ideju fizikā. Kā jūs domājat, pavisam īsi vai nu tēmu, vai jau konkrētu projektu nosaukumu, ko jūs varētu īstenot fizikas stundā? Pateikšu priekšā, kad mums bija vieglāk paņemt taisni tādu grūtu tēmu, kuru īstenot fizikā, ar domu tādu, ka šādā veidā, ka skolēniem nepatīk tādu tēmu, varbūt tās paņemt kā projekta tēmu, jo šādā veidā arī ieinteresēt skolēnus par fiziku, par šo tēmu. Bet tagad jūsu viedoklis, tātad jums ir menti.com, tas pats kods, un tātad jūsu idejas par to, kāds varētu būt e-twinning projekts fizikā. Es ceru, ka visi redz otru balsošanas vietu, kurā balsot. Man vēl ar vienas skatos, ka iet pirmais. Jums principā vajadzētu parādīties citam kaut kam. Es ceru, ka parādās. Cits jautājums. Čatā klusē, neviens neko nesaka, ka nav. Tātad laikam ir. Viss kārtībā. Bet man neviens nav nobalsojis. Pagaidi. Tā viena raksta, ka nav, kaut kas nav. Tagad vajadzētu pamēģināt vēlreiz. Nav. Man it kā viss ir. Viss it kā ir. Es varu tūlītās čatā ielikt vēlreiz linku, bet es domāju, ka tas neko nemainīs. Tas pats links. Links ir tas pats un kods ir tas pats. Ja nav, tad tehnoloģijas ir tehnoloģijas un gadās arī tā. Jā, tas nekas. Jā, es domāju, ka tad mēs vienkārši ejam tālāk uz prezentāciju, jo tā tad vajadzētu būt, skatos man visu no manas puses tā kā ir kā vajag, bet labi. Laikam, kaut kas neiet. Kaut kas mums neiet šodien. Jā. Labi. Tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie prezentācijas. Jā, mēs atgriežamies. Tā. Kaut kas parādījās tomēr kādam. Ļoti labi. Ļoti labi. Pēc vairāk kārtīgas manas. Viss ar laika nobīdi drusciņ šodien. Jā. Tā. Kas mums ekrānā? Super. Tātad pat Rigonda rādīja vairākas iespējas dažādiem rīkiem, tā arī šeit, jā, Mentimetrā viens ir, kad skolēnu idejas kā vārdu mākonī parādās. Otrs tātad ir jūsu konkrētas idejas jau par to, kāds varētu būt projekts.
Man ļoti patīk mobilās lietotnes lietošana, jo kā reiz šis bija veids, ko es tikko arī skolēniem, pirms mēs aizgājām attālināt mācīties, devu, sameklēt tātad telefonos iespējamās aplikācijas, kā mēs varam mērīt gan tātad gaismas intensitāti, jā, gan temperatūras sensors dažādi, kas bija katram iebūvēti un salīdzināt dažādajām modeļiem, kā tas atšķirās. Jā, ūdens ir visplašākā tēma, ko tiešām var izmantot no visiem aspektiem un sadarboties visos priekšmetos. Jā, tātad gaisa mitrums telpa atkarībā no temperatūras ļoti labi. Olas blīvuma noteikšana. Super! Super! Idejas labas. Tā. Labi, sadarbība, dažādi mūzikas stīgas instrumentu, skaņas, frekvenču, diapazonu mērīšana ļoti labi. Tā, patiesība sakot, jā, jebkura ideja ir laba, jo, ja viņu pasaka vēl skolēniem, tad kopumā bērniem ļoti, ļoti patīk tas, ko mēs viņiem piedāvājam, tā kā droši vajadzētu to arī izmantot. Tā, ko jūs tagad redzat, man tāds jautājums? Vai jūs redzat prezentāciju? Jā, prezentāciju. Labi. Ļoti labi. Tā, tālāk jau par konkrētiem projektiem, kas mums ar Lailu bija. Jā. Nu, un tātad mēs šodien pastāstīsim mazlietiņu vairāk par mūsu 3 projektiem fizikā. Tātad pēdējais projekts mums bija spēks par spēku. Iepriekš bija kustība apējā, un vēl viens projektiņš bija par siltumu. Tā, mazliet vairāk par šiem projektiem. Tā, un atkal tātad aktivitāte jums. Ļoti īsa aktivitāte Laila čatā iekopēs saiti un atkal QR kods pār to, kur jūs ikdienā novērojat spēkus. Mēģināt minūtes, 2 minūšu laikā uzrakstīt, kur jūs ikdienā spēkus novērojat kā fizikas skolotājs. Tūlītās mēģināšu jums atkal viņu parādīt. Tā tad atkal spiežam uz sarkanā krustiņa un mēģinām, jums parādās lodziņš, kurā jūs varat rakstīt. Tūlīt nošērošu jums viņu. Tā, jums tātad, jā, jums parādās lodziņš, kurā jūs varat rakstīt, un kāds jau ir, tātad jūs esat gan anonīmi, gan arī kāds ir ar vārdu. Un iespēja jums ne tikai uzrakstīt, bet patiesību sakot, strādājot ar Padlet sienu, ir iespēja arī tātad pievienot bildi, pievienot komentārus, nolaikot vai tātad nospiest, ka patīk kāds no uzrakstītājiem variantiem. Un šī atkal ir lieliski iespēja klasē pajautāt skolēnu viedokli, sadarboties starp dažādām skolām, sadarboties tātad arī klasē un arī tātad attālinātās mācīšanās laikā. Šī ir iespēja skolēnu viedokli pavisam īsi uzzināt, atgriezniskā saite kaut vai stundas beigās. Šajā brīdī jūs izmēģināt, un varbūt tās kāds to ir darījis, varbūt kāds nav, bet tātad arī šis ir variants, kā mēs varam ne tikai projektā, bet arī ikdienā tātad stundu padarīt interesantāku. Tā. Tātad Padletu mēs tā kā tikām galā. Kāpēc es nevaru? Tā. Mēs piedāvājām pagājušajā mācību gadā pavasarī, tad, kad bija attālinātā mācīšanās, mums ar Lailu bija projekts par spēku, piedāvājām skolēniem saskatīt lieldienu laikā spēku, kur viņi to redz. Un šajā te Padlet sienā jūs redzat skolēnu, abu skolu skolēnu, tātad
priekšstatījumu, kur viņi redz spēkus, un tātad arī tātad mēģināja komentēt, mēģināja balsot par katra teikto, ko kāds cits bija pamanījis. Laila, tavs? Jā. Nu, un tālāk par spēkiem. Tātad, ja mēs parasti vienkāršos mehānismus skatāmies tā kā, no mācību grāmatas, kas tur kā ir, tad šeit Covid laikā vienas skolas skolēni apskatījās apkārt istabā, varbūt izgāja kāds ārā un ieraudzīja kaut kur tur kādu vienkāršo mehānismu, nofotografēja. Un, protams, lai tā doma būtu interesantāka un darbošanās, tad viņi nevis pilnībā visu šo te vienkāršo mehānismu, bet tikai kādu fragmentiņu. Un otras skolas skolēniem vajadzēja atminēt, atšifrēt, kāds vienkāršais mehānisms un kādā priekšmetā vai lietā tas ir noslēpies. Nu, tas arī tika darīts izmantojot padlecienu. Tas bija viens no variantiem. Tā, un ko tad vēl mēs šai projektā darījām? Tātad tādas galvenās aktivitātes, jo visu pastāstīt jau, protams, tā nevar paspēt. Tātad projektā spēks ir visur. Protams, lielākais uzsvars bija uz praktiskajiem darbiem, un tā kā tas bija Covid laiks, tad šos te praktiskos darbus vajadzēja izdomāt tādus, lai skolēni mājas apstākļos varētu paši veikt. Tātad, kā jau es minēju, vienkāršie mehānismi jūs tikko redzējāt, kā mēs viņus apspēlējām. Tad mums bija tilti. Tātad tiltus skolēni būvēja mājās no dažādiem materiāliem. Tātad katrs bija izdomājis, katram bija savs dizains, tika aprēķināts, kuri būs izturīgāki tilti, beigās tika testēti, tātad, dažādos variantos. Sākumā skolēni izmēģināja ar papīru, tātad ar dažādi salocīja, izmēģināja, kā tad ietekmē papīra faktūra un locījumi izturību, mēģināja saskatīt reālajā dzīvē apkārtnē, kur tādi tilti, tāda veida konstrukcijas tiek izmantotas, jā, kuri tā kā izturīgāki, neizturīgāki, dažādi tātad saistībā ar reālo dzīvi. Tad mēģināja uztaisīt tiltus no dažādiem materiāliem, piemēram, no monētām, no kauliņiem dažādiem. Viena meitene, kā jūs redziet, pat izdomāja, ka no banāniem var izmēģināt, cik augstu, cik platu var uztaisīt tiltu. Tātad skolēniem īstenībā radās Covid laikā ļoti liela iespēja pašiem saskatīt, no kā es varu uztaisīt, kā es varu izmēģināt, kā es varu pārbaudīt tā izturību. Droši vien, varbūt pat sanāca mums radošāk un interesantāk, nekā mēs to būtu darījuši skolā. Tā jauši, nejauši. Jā. Labi. Un šeit mums šajā slaidā ir redzams ļoti labi, kā mēs fizikā tiltus sasaistījām kopā arī ar jauno mācību priekšmetu inženierzinības, nezinot to, ka mums ar Lailu būs jāmāca šogad inženierzinības. Skolēni paši tātad veidoja tiltu skices, paši domāja materiālus, no kā veidot šos te tiltus, un mēģināja viņus tātad arī izveidot, pārbaudīt, cik katrs ir izturīgs. Tātad arī šeit var redzēt ļoti labi, ka skolēns ir uzlicis lēcu šķidrumu pudeli, kur viņš arī bija aprēķinājis, cik viņa ir smaga un cik tad iztur tas tilts. Ja? Tātad šī ir iespēja atkal skolēnu radošumam izpausties, jo nevajadzētu viņu tā kā arī mājās mācoties ielikt kaut kādā rāmī. Jā, Laila? Ja. Tā, un vēl viens, ko mēs tātad mācoties par spēkiem, protams, mums bija jāmācās un jāapgūst Arhimēda spēks un peldēšana. Un atkal tātad skolēni, protams, bija mājās un bija jāizdomā, kā tad to varētu izdarīt. Un tātad uzdevums bija skolēniem pašiem noskaidrot tātad plosta kravnesību, cik tad smagu kravu plosts varētu izturēt. Vispirms skolēniem bija uzdevums aprēķināt teorētiski, cik smagu kravu tad plosts varētu izturēt, un pēc tam likt lietā šos te priekšmetus vai kravu un skatīties, vai aprēķini sakrīt ar dzīves realitāti, vai plosts tiešām iztur to, ko aprēķināja. Veicās kā kuram, bija arī kuriem pareizi aprēķini, bija kuriem, protams, bija nepareizi. Tās lietas, ko viņa mēģināja nosvērt, arī, kā jūs redziet, pēc fotogrāfijām bija tiešām dažādas un izdomas bagātas. Dažiem bija radusies problēma, kā noteikt svaru, jo izrādās, ka mājās svaru nebija, bet tad izrādās, ka bija visādas paciņas un iepakojumi, kuriem ir virsū masa, un tad ar to izlīdzējās.
Tā kā tas darbs pēc bērnu atsauksmēm arī viņiem ļoti patika un noteikti bija radās skaidrība, kad tad ploss peldēs, kad viņš noturēs un ko tas Arhimeda spēks dod. Tā, un tad vēl ko, protams, mēs runājot par spēku, noteikti saistījām kopā ar mācību priekšmetu sports, jeb fiskultūra. Jo kas tad būtu sportošana, ja mēs tur nepieliktu savu spēku, ja nebūtu dažādi spēka vingrinājumi, un tā kā Covid laikā mēs ļoti daudz sēdējām pie datoriem, tad radās vajadzība izkustēties un šos te vingrinājumus likt lietā. Un mēs kopā ar skolāņiem izveidojām tādu nelielu video sveicienu vai uzmundrinājumu visiem, kuri sēž pie datora daudz, tātad vingrojumu kompleksu sēdoša darba darītājiem, kur arī, protams, skatījāmies tātad spēka vingrinājumus, kurām ķermeņa daļām ir lielāka slodze, kurām vajag vairāk spēka, un tā tālāk. Un mūsu projekta nobeiguma gala produkts bija e-grāmatā, kurā mēs apkopojam tātad mūsu projekta lielākās vērtības, tātad galvenos darbiņus, ko mēs bijām paveikuši, un šo e-grāmatu, protams, ka var izmantot jebkurš skolotājs, skolēni, paskatīties, ņemt idejas, varbūt kaut ko izmantot. Tā, tas bija par spēku. Tā, tad vēl viens iepriekšējais mūsu projektiņš bija par kustību. Kā jūs saprotiet, protams, ka tas bija ātrums, ceļš un laiks. Tātad. Vienkārši, lai mēs neskatītu tagad to grāmatu, šeit ir QR kods un jums būs pieejama arī prezentācija. Jūs varat mierīgi arī to QR kodu noskanēt un to grāmatu paskatīties. Mierīgā garā mēs ielikām prezentācijā tikai dažas bildes, lai tūlīt pastāstīs. Jā, tad visu arī nevar parādīt. Un viens, ko mēs darījām sākot līdzīgi kā jūs tikot, tad mēģinājām izmantot Google kartes, lai noskaidrotu maršrutu Preļļa Ainaži. Un kāpēc tad projektam ir nosaukums kustība pa A? Tāpēc, ka tā bija domāta kustība no Preļļiem līdz Ainažiem. Un tātad izveidojām maršrutu. Maršrutu varēja veidot dažādi, vai mēs braucām caur kādām interesantiem geogrāfijas objektiem, vai caur kādām vēsturiskām vietām, vai vēl kaut kādām. Un tātad tie, kas ir veidojuši Google kartes, tad zina, ka šīs te kartes var veidot daudzslāņainas, tātad gan attāluma, gan maršrutu, gan mēs varam pielikt klāt tātad aprakstus un fotogrāfijas par vietām, tātad par kurām mēs gribētu vairāk informēt. Tā, un tad viena no aktivitātēm, ko skolēni veicot šo te projektu darīja, tātad viņi rakstīja savu ideju zirnekli vai domu zirnekli, tātad kas tad viņiem asociēs ar vārdiem kustība? Ko viņi saprot, kas viņiem nāk prātā, kad viņi dzird kustība? Jo ne jau uzreiz visiem ir prātā fizika un fizikas jēdzieni, kas ir saistīti ar kustību. Jā. Tā, un viens, ko skolēni darīja šajā projektā, vienas skolas skolēni sadomāja savus uzdevumus par tēmu kustība. Piemēram, kopā ar savu draugu vai draugiem atrodat tādu ēku, kurā ir vismaz 5 stāvi. Jūsu uzdevums ir ieslēgt chronometru, pēc kārtas uzskriet uz 5. stāvu un atpakaļ. Tad salīdzināt, cik ilgā laikā katrs to ir izdarījis. Varat mēģināt uzstādīt rekordu un pārspēt savu sākotnējo skriešanas laiku. Piemēram, tādu uzdevumu Laina bija sadomājusi. Un pildīja tātad šo te uzdevumu otras skolas skolēni. Un savukārt mēs uzdevām uzdevumus, ko pildīja Lailas skolēni. Jā. Vai, piemēram, Dinārs bija izdomājis uzdevumu, cik ilgā laikā var noskriet 40 metrus pa dažādiem segumiem. Linoleju, koka, grīdu, zāli. Tātad vai segums ietekmē skriešanas ātrumu. Tātad, un otras skolas skolāni šos uzdevumus mēģināja īstenot. Tad viena meitene, Evelīna, bija izdomājusi uzdevumu saistībā ar WhatsApp, izveido WhatsApp grupu. Visai klasē pie sava telefona vienā laikā jāraksta vienāds teksts. Piemēram, kustībai ir noteikts ātrums. Ātrums ir noteiktā laika posmā paveiktais ceļa gabals. Tā, un nosaka, kurš tad ir ātrākais rakstītājs. Vai teiksim, vēl viens uzdevums saistībā ar mobiliem telefoniem, jo bērniem tas ļoti patīk. Tātad, cik daudzas bildes ar mobilo telefonu var nobildēt 5 sekundēs. Tādu uzdevumu bija izdomājusi Samanta.
Nu, šos uzdevumu bija daudz, te jūs redzat numerāciju, bet tā numerācija, protams, bija no mūsu projekta paņemta, tie uzdevumi bija ļoti daudz, katrs skolēns bija izdomājis, daudzus uzdevumus. Un tad, kad mēs projekta noslēgumā jautājām, kura veida aktivitātes jums pašiem šķita visinteresantākās, tad, kā jūs redziet, 42% skolēni atbildēja, ka visvairāk viņiem patika uzdevumu veidošana, un nākošais bija maršruta plānošana. Ja, jo tātad risināt uzdevumus no grāmatas, tas viņiem šķita, nē, tas ir kaut kas kādi sadomāti uzdevumi, tas nav mums, mēs varam paši izdomāt, un tā arī bija. Un tā kā mūsu projektiņš bija ļoti interesants ne tikai mums pašiem, bet arī tātad mūsu projektu vērtētājiem, tad mēs par šo projektu ieguvām Nacionālo gada balvu 2018. gadā. Labi, un pēdējais, ko mēs šodien jums rādīsim no projektiem, tātad arī projekts, kurš ieguva balvu 2019. gadā, rokas grāmatas skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu. Un atkal, kā jau es teicu, jums būs pieejama prezentācija, jūs varēsiet klikšķināt mierīgi uz saites un apskatīties, jo projekta rezultāts bija e-grāmata, un attiecīgi šajā e-grāmatā tātad ir apkopots tas viss, ko mēs darījām ar Lailu kopā un saviem skolēniem. Es tūlītās mēģināšu jums nošērot šo e-grāmatu, parādīt viņu paššķirstīt ātri, jo laiks mums pašreiz, es saprotu, ka ļoti skrien. Un tātad e-grāmatā galvenais bija tas, kad 3 sadaļas mums šajā e-grāmatā bija, jo skolēniem, tātad skolotājiem un sliņķiem par siltumu, un attiecīgi šis te nosaukums pateikšu priekšā, kāpēc taisni šāds, tāpēc, ka, es tagad ļoti ceru, ka būs, jā, e-grāmata, tātad mums ir taisīta FlipHTML5, un viss arī, ko mēs esam izdarījuši šajā te projektiņā, mums ir šajā e-grāmatā redzams. Un šeit ir ļoti laba starppriekšmetu saikne, jo tātad sākumā saturā mums ir rakstīta šī tēma siltums starp dažādiem mācību priekšmetiem, kuru var izmantot skolotāju starppriekšmetu saikni veidojot, bet principā šeit lielā mērā bija arī skolēnu idejas, ne tik daudz skolotāju. Otrā daļa ir skolēniem, kur skolēni paši veic eksperimentus par siltumu, mēģinot modelēt dažādas situācijas. Un trešā daļa, kas savukārt vērtētājiem likās ļoti interesanta, bija sadaļa sliņķiem, kur jebkurš interesants var uzzināt sevi interesējošs jautājums par fiziku, piemēram, par to, kādi radiatori, kādi būtu labāki no skolēnu viedokļu, jo skolēni veid šo tātad izpēti. Arī par kurināmo, ko mēs mācām pie siltuma, jā, par dažādām lietām, par to, cik lielu siltumu dod katrs kurināmais, tad arī skolēniem bija iespēja šo te darbiņu veidot pašiem un pētīt. Un arī tātad ikdienas problēma risinājumi un inovatīvie risinājumi. Tātad tiešām nekavējot tagad laiku, es varu vienkārši pašķirstīt, jā, to grāmatu, kura mums ir, kāda viņi izskatās tiešām skolēni arī pie šīs te sadaļas, kur viņiem bija eksperimenti, viņi modelēja, viņi arī zīmēja grafikus. Dažādos mācību priekšmetos tātad arī datorikā mēģināja tātad mainīt temperatūras skalas no Celsijiem uz Kelviniem, veidot Scratch programmu, arī mazliet sasaistīt visus šos te mācību projektus, mācību priekšmetus, kuri mums skolā ir. Arī angļu valoda, kur ir tātad krustvārdu mīkla, Ainažu skolas skolēni izveidoja, un attiecīgi otras skolas, Riebiņu skolas skolēni minēja šīs krustvārdu mīklu, kas ir visi agregāti stāvokļu ūdens un visas pārējās lietas saistīts ar siltumu. Bet, skatoties uz to, ka mums laiks tūlīt beigsies, atgriezīšos pie prezentācijas, atstājot jums pašiem izpētē, kurām interesē tas, ko mēs esam darījuši. Mēģināšu tūlītās atgriezties pie prezentācijas. Tā, un prezentācija mums patiesība sakot, tālāk mums nākamais ir, ko mēs jums gribējām piedāvāt, ir kvizis. Un atkal tātad starp skolām notika šīs te jautājumi, tika uzdoti, ja, un skolēns sacentās, kā es teicu, sacensību gars šajos te projektos sacentās par to, kurš tad labāk zina
par siltumu. Un, ja mums laiks atļauj, mēs varam mēģināt ielogoties kvīzis un aizpildīt 10 jautājumus par siltumu, paskatīties, cik mēs esam erudīti. Ja laiks neļaus, tad jūs droši varat turpināt pildīt, jo laika limits nav, un vai pildīt šajā te saitē pēc tam, kad beigsies mūsu darbnīca, jo tā ir iespēja atkal interesantākā formā skolēniem pajautāt to atgriezenisko saiti. Atkal viņš savā telefonā var ielogoties, viņš var atbildēt uz tiem jautājumiem. Bet, principā, mēs varam pamēģināt to 5 minūtes veltīt tam, jo mēs esam pēdējā darbnīca un mūs noteikti laukā neizmetīs. Tā, nu, ja kods gadījumā uzrādās, ka viņš tā kā nav pareizs, tad mums ir tagad iespēja izmēģināt savu Google kontu. Tātad ieejam caur Google kontu, un tad noteikti vajadzētu aiziet. Tātad Viktorīnā jūs atradīsiet jautājumus par siltumu. Nu, tie, kas pareizi atbildēs, tiem pa brīžiem būs dažādi pārsteigumi. Tā, nu, tos automātiski pieliek. Jā, ja tie, kas nav izmēģinājuši, varbūt tā bildes tur ir gan angļu valodā, parādās pa brīžiem interesantas, bet, nu, tas tāds bonusiņš. Tātad, vai iet, vai ir izdevies kādam ieiet? Tātad būtu jāizmanto Google konts ieejot, ja gadījumā neiet tāpat. Tā, pagaidām nav ziņu, neviens nav atsaucies, iet vai neiet. Es domāju, Laila, atstāsim šo te iespēju skolotājiem. Iet, tā kā tu pateici, iet, labi. Iet. Nu, tā tad iet. Nu, varbūt, lai izmēģina. Tur var arī ātrāk, nav obligāti domāt līdz pēdējām. Skolotāji noteikti ātrāk izdomās. Klikšķināšanas metode. Jā, mēs piekrītam, ka Google kontam būtu jāņemas automātiski, bet, nu, dažādi gadās. Te iet, te neiet. Tu mēs tā izmēģinājām nescik reizes. Vienu brīdi iet, tad otru brīdi neiet. Jā, mums ir atgādinājums no fizikas skolotāja asociācijas, ka pēc 5 minūtēm darbnīca beigsies, un tātad vajadzētu izpildīt anketu. Es domāju, ka paralēli jūs vienkārši varat pašreiz pārtraukt, pildīt kvīzis un pabeigt viņu beigās. Jā. Nākamais slaids, kas mums ir priekšpēdējais, ir šis te vingrojuma komplekss, ko mēs droši vien arī neparādīsim, bet jums ir saite uz viņu. Es domāju, ka saite ir un prezentācija būs, un tos, kurus interesēs, tie varēs ieiet un apskatīties un redzēt. Tā ka viss tas būs. Tā. Nu, un tad paldies, protams, ka jūs mūs klausījāties, un kā teicis kāds 97 gadus vecs Amerikas profesors, kad viņam jautāja, kā jūs tā, profesori, jūsu vecumā vēl nākat katru dienu uz laboratoriju uz darbu, vai tad tas nav grūti? Viņš teica, I am coming to enjoy physics. Tas nozīmē, es nāku, lai priecātos par fiziku. Nu, tieši to pašu arī mēs varam teikt, ka mēs katru dienu mācot bērniem fiziku, savā ziņā priecājamies, ka mums ir tāda iespēja to darīt. Un arī īstenojot Twinning projektus, izbaudām, ka tie ir fizikā. Jā, paldies jums par klātbūtni šeit darbnīcā, jo tiešām ir prieks, kad mums ir skolotāji, kuri ir aktīvi, un tiešām aktīvākie skolotāji šodien vispār ir šeit darbnīcās, un ir prieks, ka mēs varam to savu mācību priekšmetu arī skolēniem padarīt interesantu, un mēs ļoti ceram, ka kaut kas no tā, ko mēs šodien stāstījām, jums arī iepatikās un aizķersies, un, ja nepieciešams padoms par e-Twinning, tad mēs droši ar Lailu abas esam atvērtas. E-Twinning mājaslapā ir arī mūsu kontakti, arī droši vien, kad mūsu kontakti būs pieejami pēc šīs prezentācijas. Lai jums jauks vakars visiem! Paldies! Paldies!